Recording in progress. Satnām, labvakar otrais visām, un labdien, labrīt tie, kas jau šo nodarbību skatīsieties ierakstiņā. Šī nodarbība būs kaut kas atkal savādāks. Es uzreiz saku, un es vienmēr esmu teikusi, ka tie, kas atnākat jauni kundalīni jogā, vispār nevar spriest par kundalīni jogu pēc vienas nodarbības, ne pēc divām, ne pēc trijām, pat mēnesis regulāri nākot, jūs nevarat saprast, jo visu laiku mainās, un kries, kas ir kries, tas ir šis te kopums nodarbībai, jā. Visu laiku ir tik savādāks, jā, kad tiešām var kāda nodarbība ļoti patikt, kāda var ļoti nepatikt, un kāda var likties, kaut kas tur vispār, ko mēs tur kaut ko bļaujam skaļā balsī. Mums ir bijusi vārna, mums ir bijuši lauvas, delfīni, visi zvēri, jā, visādas skaņas un visdīvainākās kustības. Un, kā es vienmēr smējos, pēc kārtīgiem dažreiz haru un lielām acīm un lauvas ķerpām izkārtām mēlēm iegūstam respektu no visas ģimenes uz daudziem gadiem, jā. Un šodienas nodarbība tāpēc, lai jūsos nav izbrīns par to, ko mēs darīsim, lai jūs nedomājat, ak, Dievs, nē, šitas nav man, šitas noteikti nav man, jā. Nevajag tā domāt un ļaujiet kundalīni jogai, lai viņa jums iedodat viņai šo iespēju sevi parādīt visā krāšņumā, un tam vajadzīgs ir laiks. Tur es neko nevaru savādāk. Šodien, pirms mēs sākam, vēlreiz, man bija no divām meitenēm jautājums, tas nozīmē, ka kādam tas, kas man ilgi nākat, es zinu, jums būs garlaicīgi, jūs vienkārši neklausaties, bet sēdēšana meitenes, kā mēs sēžam nodarbībā, tātad mēs izmantojam spilvenu, jo pārsvars cilvēku, tā kā mēs apsēžamies šajā lotusa pozā, es palikšu kameru, lai jūs labāk redzat tieši manas kājas, ja? Tātad pārsveram cilvēku, tā kā mēs redzat, es varu apsēsties, ja? Tas ir puslotus, piemēram, šis saucās puslotus. Pilnīgs lotus būtu tad, ja? Tātad šī kāja ir šeit, un otra kāja mums iznāk pa šeieni šādi te, ja? Šis te ir lotus. Bet es pati lotusā sēžu ļoti rēti, apsēsties varu, bet tas nav mērķis. Saprotiet, otra lieta daudz mēģina lauzt sev kājas ar domu, ka tad es neesmu īsts jogs, ja man nav lotus. Aizmirstiet, nevajag. Mūsu uzdevums, galvenais, tā kā mēs sēžam, lai mums būtu taisna mugura un taisnas mugurkauls. Tātad, ja lielākā daļa mēs apsēžamies un ceļi paliek šādi te. Tas ir normāli, tāpēc, ka mūsu iegūrnim ir dažāda elastība. Neviens nav ne sliktāks, ne labāks. Mēs tāpēc paņemam spilvenu un paliekam viņu zem dibena. Vienai daļai cilvēku šajā momentā spilvens. Skatieties, kādam ir zemāku vai kādam augstāku. Tālāk paskatieties, ka jūs apsēžaties, vai ceļi ir atbalstīti pret zemi. Man viņi aiziet uz zemi, man patīk izmantot jogas spilvenu. Man tā ir ērtāk, jo pat Bhagavad-gītā ir rakstīts, ka jogi izmanto gan šo ādiņu, gan jogas spilvenu, jo, lai meditētu, mums ir jābūt ērtā pozā. Tā kā tas nav, ka mēs kaut kā novirzamies no jogas un jogiem jāsēž uz akmens. Nē, es atradīšu tajā grāmatā, ir tas punkts, ja tā ir tāda jogiem svēta grāmata. Un joki mazi, bet tālāk, ja mums tie ceļi arī ar šo paaugstinājumu zem dibena karājas gaisā, mēs nedrīkstam sēdēt ilgstoši daudz nodarbībā šādi. Ko mēs daram? Man tagad ir upgradeots jogas kluči, kurus es izmantoju tikai, lai tumbiņu uzlikt uz viņiem un jums demonstrācijā. Var izmantot šos jogas klučus un palikt zem ceļiem šeit. Piemēram, šādi te. Ja nav jogas kluču, paņemam mājās spilveni vai sēgam sarūlēt viņu tā stipri un vienkārši noliekat. Atradīsiet katrs šeit, kādam varbūt ir ļoti augstu vajadzīgs. Vēl kājas jūs varat arī turēt nodarbībā šādi. Piemēram, jūs varat palikt šo paaugstinājumu zem ceļa locītavas un visu laiku, lai jums gurni šeit nav sasprindzināti, lai jūs gurni ir atbrīvoti. Ja? Kājas, ka mēs sēžam, jūs varat mainīt, piemēram, ir kāda meditācija, mēs viņu pildam vairāk kā 6 minūtes, paliek grūti, it īpaši tie, kas nesat pieraduši sēdēt. Droši tātad no šīs pozas, piemēram, mēs tagad meditējam, ja? Mēs tagad rādu, piemērs, mēs kaut ko meditējam.
Un jūs jūtat, jūs vairs nevarat jūtat tā kāja, jums jau tur besī, jau visa uzmanība ir uz to kāju aizgājusi. Jūs vienkārši neiziet no procesa lēnām to kāju, izvelkat to kluci, varbūt paliekat zem tā ceļa, turpinat. Jūtat otru kāju, pamainat kājas meditācijas laikā, jo tieši tā es daru 12 stundu meditācijā, ka mēs mainām šeit kājas. Kaut kādā mirklī turpinat meditāciju, jūs pat varat tās kājas paturināt un atgriezties atpakaļ. Ko nedariet? Uzmanību neaizvīdat uz tām kājām, tagad kājas te viņas tagad, vai, man te tāda, tā ņemšanās ar tām kājām, netaisiet tirgu ap tām kājām, esat iekšā procesā un vienkārši tās kājas tā smuki vienkārši jūs organiski sajutīsiet. Vēl viena versija, tiem, kas jūt, kad vienalga šis arī vairs nedara, jums, kad ir ilgāk pa 5 minūtēm, ir grūti. Ņemam droši krēslu, apsēžaties uz krēsla un sēžat stabili. Mugura taisna, divāns nē, pufiki nē, bet stingrs krēsls, kurā nav kaut kāda vibrācijas iespējamība, jo tad jums nebūs tā kā pamati tā bāze, lai būtu taisnas mugurkauls. Un ir īpaši pie uguns elpas, pamēģiniet uz dīvainu. Jūs sākat ar visu dīvainu kopā šūpoties, un to mums nevajag. Tā kā šis bija tāda maziņa vēlreiz visiem maniem iesācējiem, kam bija par šo te jautājumi. Tā kā, lai mums paliek, lai pārējie zina, ka daudz no jums visu zina, bet atkārtošana zināšana māte. Tā kā, 8 minūtes. Tad ātri ķeramies tagad gan klāt. Iekārtojamies sev visārtākajā pozā, kam vajag sēžat medens arī uz krēsla. Saberzējam plaukstu pret plaukstu.